Un šobrīd mēs atrodamies montāžas nodaļā, līdz kurienai nonāk jau izgatavotās detaļas, un šeit viņas tiek vienkārši sakavinātas, saliktas kopā. Te var redzēt arī cilindrus, kas tiek sagatavoti, kurus mēs esam izražojuši, un jau tātad ar mūsu logo cilindri nonāks pie klienta. Interesants fakts ir tas, ka pirmā rodas atslēga, un pēc tam tikai tiek uzbūvēts apkārt viņai cilindrs, kurš tiek ievietots slēdzenē. Pirms katra šī detaļa nonāk šeit montāžā, te ir ļoti garš ceļš. Tātad ir štancēšanas nodaļa, metāla liešanas nodaļa, pulēšanas nodaļa, galvenikas nodaļa. Galvenikas nodaļa, kur mēs pārklājam mūsu materiālus ar dārgmetāliem, ar hromu, cinku vai kaparu. Vēlāk ir arī pakošanas nodaļa un arī krāsošanas nodaļa, un arī remonta iecirkņu nodaļa un arī eksperimentālā nodaļa. Tātad rūpnīcas teritorija ir pārklāta ar ļoti plašu darbības spektru. Starp nodaļām visa komunikācija, visa transportēšana notiek ar šādu 60. gados dzimušu pasta sistēmu, kas ir metāla kastes. Un te var redzēt, ka ir atnākušas uz priekšmontēšanas, piemēram, logu uzlikas. Un šeit ir arī tautā saucamās zašolkas, bet tā ir tāda slēdzene bez atslēgas, kas ir tikai rokturīgs, ko mēs bieži vien varam redzēt starp istabām vai vantsistabās.